Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Kopā. Kopā ir kā atslēgvārds spējai sadarboties, radīt lielas un mazas lietas, kā arī rast labākos risinājumus tur, kur tas ir nepieciešams. Kā smilšu, mūzikas un darba terapija attīsta cilvēka pašapziņu un prasmes, kādas brīnums spēj darīt no marlas izgatavota maska, un kāpēc cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem nepieciešams darboties arī ārpus mājas. Atbildes uz visiem šiem jautājumiem mēs meklējām Daugavpilī. Dienas centrs Iespēja pasaule pilnībā atbilst savam nosaukumam. Šo vietu par savām otrajām mājām sauc gan bērni, gan pieaugušie. Un ikviena diena pavadīta šai centrā dod iespēju tikties ar draugiem un apziņu par labi padarīt darbu. Iespēja pasaule ir dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šeit laiks paiet nemanot, jo interesantajās nodarbībās tiek trenēts gan prāts, gan attīstītas ķermeņa kustības. Mūsu darba diena notiek no 8 līdz 17. Ja, un centrā klientiem ir brokastis, klientiem ir ēdināšana, tā būs pusdiena, klientiem ir sociāla rehabilitācijas programmas. Tā ir zemkopība, tā ir šūšana, tā ir darbs ar dabas materiāliem, ir psihologa darbs, ir muzikaterapija darba. Psihologa darbs ir mandala terapija, masku terapija, smilšu terapija, kuri klienti darbojas kā individuāli, tā un grupā. Centra apmeklētāji ir cilvēki, kas dzīvo ģimenēs kopā ar saviem tuviniekiem vai uzsākuši patstāvīgu dzīvi kādā no grupu dzīvokļiem. Ivetei ļoti patīk mūzikas terapijas nodarbības, kur var likt lietā dažādus instrumentus, dziedāt un sist arī bungas. Izmantojot mūziku, klausoties skaņās, bērns cenšas trenēt rokas un kājas. Gan pieauguši, gan bērni daudz ko var panākt mūzikas terapijas seansos. Viņi var sevi atklāt, ja? Ne tikai sevi, bet arī parādīt, kā viņi ir brīvi un attīstīti, kā viņi spēj ļoti daudz, tā kā arī veseli cilvēki. Ja? Ar katru centra apmeklētāju speciālisti strādā individuālās nodarbībās, tomēr vienlaikus arī komandā, lai kopā palīdzētu attīstīt cilvēka fiziskās un garīgās prasmes. Reizēm bērns nevar runāt, bet viņš spēj dziedāt un muzicēt. Mēs no sākuma dziedam par to kāju, par to rociņu, ja? A pēc tam bērns jau dzird, kā skan tad zemes frekvences, un uzreiz jau nāk tas impulsiņš, ja? Ka vajag tieši pastrādāt ar kāju. Vai pēc tam augstākā skan reģistra mūzika, nu tad uzreiz, protams, kā strādā roka. Šeit lielā cieņā ir galda spēles – cirks, dominā un novus. Radošajās darbnīcās top floristikas darbi no dabas materiāliem. Atkarībā no cilvēka spējām mainās arī uzdevumu sarežģītība. Šīs nodarbības palīdz apzināties, ka arī viņi spēj radīt glītas lietas, skaistus dekorus un zīmējumus. Jānis ir daugavpilietis, kurš dienas centru apmeklē regulāri. Viņam vislabāk padodas darbs ar datoru un kokapstrādi. Es avīzi taisu. Kādas avīzes? Avīzādas, tur paprasa, ko uztaisīt. Un zavīzi par centru. Jānis saka, mana dzīve ir interesanta. Protams, ja nebūtu nodarbību centrā, nāktos sēdēt mājās. Jānim te ir draugi, ar kuriem var parunāt par dzīvi un kopīgi veidot dažādus virtuves piederumus. Lapstiņas, vēl delīši. Visu, ko daru. Dienas centra apmeklētāju ikdienas nodarbības papildina arī dažādas ekskursijas, koncerti un svētku pasākumi. Šeit kopā ar centra speciālistiem strādā arī brīvprātīgie palīgi un bijušie centra apmeklētāji. Marija centru apmeklējusi 3 gadus un tagad kļuvusi par palīgu citiem darbiniekiem. Viņa strādā un palīdz tieši jaunākajiem apmeklētājiem. No rīta pie bērniem, pēc tam uz augšu, pēc tam atkal pa bērniem, pēc tam uz augšu, pēc tam visu
vairāk par bērniem. Smilšu terapijas nodarbībās top krāsainas smilšu bildes, kurās savas domas un sajūtas var izteikt tik viens, bet īpaši tie cilvēki, kuriem grūti runāt. Viņa ļauj izmantot tēlus, jā, tas ir dziļāk nekā tikai vārdi. Jā. Tas skar arī cilvēka bezapziņas, to plašu jūru. Ja? Un, tas palīdz ne tikai izteikties, bet arī atrisināt problēmas. Kā Jungs teica, bieži rokas zina, kā izlabot to, kur prāts ir bezspēcīgs. Ja? Un dažreiz īpaši mūsu bērniem, mūsu klientam ir svarīgi pastrādāt smilšu kaste, pastrādāt ar figūriņām, jo viņam ir grūti formulēt savas problēmas. Viņiem grūti skaidri un verbāli pateikt, kas viņi uztrauca. Par ko viņi domā, ko viņi grib. Andžejs sapņo par speedway sacensību apmeklēšanu, tāpēc smilšu terapijas nodarbībā viņš mēģina iztēloties, kā izskatīsies stadions. Andžejs stāsta, ka sacensības notiks stadionā Lokomotīve un uzvarētājs saņems kausu. Smilšu bildē Andžejs veidojas sauli un zilas debesis, lai sacensību dienā nelītu lietus. Mūsu centrā mēs strādājam ar masku terapiju, izmantojot to kopā ar dēļu un kustības terapiju. Cilvēki domā, ka maska kaut ko slēpj. Ja? Var paslēpties zem maskas, bet mūsu maskas ir īpašas. Viņi atklāj kaut ko. Ar masku vai bez tās, ikviena cilvēka dzīve ir unikāla. Kā unikāls ir tas, ko viņš rada. Par to mēs pārliecinājāmies Liepājā, kur cilvēki ar redzes traucējumiem no filca izgatavo lācīšus. Lielākus un mazākus, bet katru ar savu grimasi. Filcēšanas adatu troksnis mijas ar sarunām par dzīvi un jokiem. Liepājas neredzīgo biedrībā top mazi un lieli filca lācīši. Uzņēmums Woolly World par saviem darbiniekiem izvēlējies cilvēkus ar redzes traucējumiem. Viņi paveic pēdējo lāču gatavošanas posmu – filcēšanu. Bija ļoti liela interese, nāca cilvēki pašā sākumā. Mums bija 10 cilvēki, lai nācām baudījām kādu nedēļas 2-3 nācu ar lācīšiem un skatījāmies, kurš varēs un kurš ne no tiem 10 mums bija jāizvēlas 4. Šobrīd filcēšanas darbus veic 4 cilvēki ar redzes traucējumiem. Līdz šim Aināram nebija nācies turēt rokās filcēšanas adatu. Šī neredzīgo biedrība piedāvāja zvanīt, teica, ka esot tāda iespēja. Un es domāju, kāpēc nepamēģināt. It kā pirms tam nebija saskara ar to, bet atnācu un pamēģināju. Pirmdienās mēs pilnu darbu dienu esam no 9 līdz 5. Protams, pa vidu ir pusdienu laiks, protams, un atpūtas brīdis. Un tāda ir tā darba diena. Lai arī darbs nav pārāk sarežģīts, tomēr tas ir laikietilpīgs un prasa pacietību. Dienā varam sataisīt 4. Tas ir 2 mazie un 2 lielie, un ja mazie, tad it kā var arī 5. Protams, tas ir bet ne visi tik daudz var. Lāču tapšana sākas ar materiālu izgriešanu, sašūšanu un piepildīšanu. Tad lāči ceļo uz Liepājas neredzīgo biedrību, kur notiek gala apstrāde. Filcēšana ir vajadzīga tāpēc, lai viņam aizpildītu pirmkārt šūtās maliņas ciet, lai neredzētu, kad viņš ir tā daudz maz šūts, bet ļoti minimāli. Otkārt, tas ir vajadzīgs, lai viņš dabūtu savu stingrumu, saprasētu viņu tā safilcēt tik stingri, ka viņš ļoti, ļoti cieši. Bet jo vairāk filcē, jo viņš ir stingrāks. Vispār sākumā es pat nesapratu, ko es daru viņam. Tad man Sarmīts pastāstīja, teica arī sajūta, ka viņš vienkārši paliek tāds pilnīgāks. Vienkārši mēs viņu filcēdami, mēs vienkārši viņu pilnveidojam. Taisam tādu pilnīgāku. Viņš tāds paliek tāds stingrāks, nav tik ļumīgs. Tad es sapratu, ko mēs darām tikai pēc tam. Neredzīgam taustmērs, redzīgam aksmērs, jo neredzīgais viss tausta rokām. Tikai taustu viss iet, un ko es nesaprotam, tāpēc mums te Sarmīti, ko es neesmu pārliecināts, prasu Sarmītē, viss ir kārtībā. Ja nav, tad izlabo. Ļoti raiti paiet darba diena mums vispārībā. Ātri, smieklīgi un jautri un viss tā ļoti, ļoti skaisti mums ir.
Filcēšanas adatas ir asas, un zinātāji teica, ka tās arī bieži lūst. Tomēr šajā uzņēmumā nopietnas darba traumas nav gadījušās, un arī adatu skaits palicis te ir tāds pats kā sākumā. Ir kādreiz, ka trāpījuši pirkstiņā, bet vispār ļoti maz. Un salauzuši adatiņas, viņi ir, man liekas, katrs pa vienam, vairāk ar viņām. Visus šitos 4 mēnešos viņi katrs pa vienai adatiņai praktiski. Vispār nē. Viņi vairāk uz tausti strādā, viņi visu jūt un viņu tausti ļoti labi strādā. Cepurnost viņu priekšā īstenībā, kā viņi strādā. Liepājā, tāpat kā citviet Latvijā, darbu atrast nav viegli, un cilvēkam ar redzes traucējumiem šodien tas ir pat neiespējami. Līdz šim man pieredze ir bēdīga. Darbi grūti atrast, kur nu vēl mums atrast, kad pat daudz bez darba arī veselē cilvēki. Redz, viss kārtībā, tādi bez darba daudz sēž arī, kur mēs dabūsim darbu. Ļoti grūti dabūt darbu ir. Es agrāk strādāju subsidētā darbietā, pa žurnālistikas līnijā, un tad es esmu strādājis, mums bija uzņēmums Igā Latvija, kartiņas fasējām. Tajā es strādājis esmu. Un šī ir 3. darbieta man. Kasparam patīk tas, ko viņš dara. Vēl jau vairāk ir prieks, ka šie lāči ar savu īpašo sejas izteiksmi iepriecina arī citus cilvēkus. Es domāju, ka viņas labāk būtu pirkt kā suvenīru. Nu, var bērnceņi paspēlēties nedaudz, tāpēc 3 ap 5 gadu, es domāju, bet līdz 3 noteikti nē. Man ir bēdīga pieredze. Kāda tā bija? Es iedevu savu metnē paspēlēties, bet sāku viloties ātri. Bet viņi ir visi ļoti mīlīgi īstenībā. Viņi ļoti tādu lielu mierinājumu dotās mantiņas īstenībā, ko tu filcē ļoti īstenībā. Ja cilvēks ļoti sanervozēs, tas drīkst atnākt pie manis, un es viņam iedošu nomierinošas zāles. Tāpēc, ka tas ir tāds process, ka tu filcē ļoti nomierini cilvēku, ļoti nomierini. Bet tāda labsajūta pēc tam tas tāds atslābis, ka tu visu dienu esi nofilcējies, tad tāds labs pandarības. Kad tu paskaties uz viņu, liekas, viņš tev pilnīgi nevis uzrunā, bet viņš runā ar tevīm. Es saku, man sekcijā sēž tas lācīts. Viņš pilnīgi liekas skatās uz manis, paskaties uz mani, paver vaļā un skaties. Runā ar mani. Lāču filcēšana neredzīgajiem ir iespēja izkustēties no mājām un vienlaikus arī nopelnīt, kas nav mazsvarīgi. Interesantākā diena nedēļā. Tas darba nāk ar prieku. Jā, šī tāda darba, protams. Lielāku prieku nevar atrast. Kas tur skaisti rotaļlieta, tu redz, kā viņi top. Tas ir vislabākais. Šodien raidījumā mēs viesojāmies 2 pilsētās, kur cilvēki, neskatoties uz saviem veselības traucējumiem, rada skaistas lietas. Tādējādi padarot savu dzīvi interesantu un jēgpilnu. Lai arī dzīve nav pārsieta ar lenti, tā tomēr ir dāvana. Šādu atziņu es saņēmu kādā ķēdes e-pasta vēstulē, un tā ir ļoti precīza. Tas arī šoreiz viss. Atā, un tiekamies nākamos raidījumos.